Līdz vēlēšanām 19 dienas. Kāda procenta starpība starp Trumpu un Harisu? Bitcoins šobrīd viens no lielākajiem monetāriem aktīviem pasaulē. Eiropas centrālā banka maina procentu likmi uz augšu vai uz leju? Skaties video. Robinhood launcho aplikāciju, kurā būs iespēja uz futuresiem tirgot S&P 500, naftu, bitcoinu un citus aktīvus. Bitcoins šobrīd ir 6. lielākais monetārais aktīvs pasaulē. Trumpa kampaņa 3. ceturksnī savāca 7,5 miljonu ASV dolāru kriptovalūtā. Šobrīd pēc Polymarket datiem Trumps Harisai jau priekšā ir vairāk kā 24%. Amerikas ETF-os gan Bitcoinam, gan Ethereumam diena ar puszīmi un infos bija lielāks. Bitcoinam tas bija 458,5 miljoni, Ethereumam 24,2 miljoni. Michael Saylor saka to, ka mēs pārspēsim katru S&P 500 indeksā uzņēmumu izmantojot Bitcoin stratēģiju. Eiropas centrālā banka samazina galveno procentu likmi pa 0,25 un šobrīd tā sastāda 3,25%. Šo un daudz vairāk uzzināsi pievienoties manai Telegram grupai. Spied uz profilu linku aprakstā un pievienojies.